Viņi tagad spēlē. Nu, viņam aizturētais sods. Nu, tieši tā. Solovjovs. Holds. Un jā, savs vārdsargs ir jāaizstāv. Nu, šobrīd cīņa aiz vārtiem, bet noraidījums jebkurā gadījumā būs Rīgas Dinamo un spēlēsim mēs 3-5. Sākās pirmajā trešdaļā. Galviņš, Dārziņš. Iespēlē ar vārtiem un ripa vārtos! Rikašets un ripa vārtos! Lauris Dārziņš šie galā vienreiz veiksmi, mums arī seja jāpagriež. Bet Jaroslavļu mēs līdzīgā veidā zaudējām divreiz vārtus. Jā, nu tur vārds priekšā ļoti labi cīnījās arī Broks Troters. Arī viņam vismaz daļiņas no šī panākuma. Redzam, ripa aiz Maikla Garneta muguras. Un vārtu guvējs mūsu komandā. Arī rezultatīvākais. Un rezultatīvākais, jā, 30. Un! Ai! Kādas vēl divas iespējas. Šķiet, ka trāpīja ripa. Jā, nu šeit var būt diskusija. Trāpīja vai bija spēle ar kāju. Jā, tā ir ļoti ieleča. Pat tiesneši nezinu. Es domāju, tiesneši tādā situācijā ir cibenīgi. Un Holts. Kaut kādā veidā tomēr pamanīja ripa Holts. Atkal Šterbāks. Neliela panika mūsu rindās. Šobrīd mūsu aizsardzības zonā. Un ripa vārtos. Ripa zāle vārtos. Beidzot arī trāpīja. Pieslido diezgan tuvu. Šterbāks ir ļoti spēcīgi. Aktīvi spēlē. Viņus Rēdliks izraida ripa ārā Dārziņš. Un Troters kreisajā malā. Viņam arī ripa un ripa vārtos! Ripa vārtos! Dārziņš! Broks Troters! Otro spēli pēc kārtas var teikt. Ļoti par varoni, 2 gultu vārti. Un Lauris Dārziņš arī ļoti aktīvi spēlē. Nu, redzam atkārtojumā šo epizodu. Nu, Brokam Troteram 20 spēlēs pēdējās ir 3 vārti. Jā, kāds teiks, nu kas tas ir? Kad atcerēsimies, ka viņš pēc traumas, kad atgriezās, viņš ļoti maz spēlē, pa 4, pa 3 minūtēm mačā, pa 5. Ne pirmo reizi virsū mūsu vārdsargam. Solovjov metiens un ripa vārtos. Nu, lūk arī šā noraidījuma sekas. Izceļās. Redzam, spēcīgs raidījums, ļoti daudz spēlētāji tur Kris Kolta priekšā un metiens vārta augšējā stūrī. Šeit pat neredzēja ripas lidojumu virzienu.